maskām ierasties, tomēr nāca maskās tie. Dzejnieks stāvēja durvīs, rāva viesiem maskas nost. Kas ar tādām grūtībām, gadiem pielāgotas bija un pat pieaugušas klāt. Visi skatījās, visi brīnījās, kā var tik daudz svešu seju būt. Kā cilvēks cilvēkam var tik svešs pēkšņi kļūt. Viesu izmisums bija iznākums, visi rokām sejas klāja ciet un lūdzās dzejniekam maskas mums atdodiet. Dzejnieks sacīja cēlī, lai bez maskām dzīvojam. Visiem likās tas kā murgs, un pats dzejnieks aizdomīgs, kas par labu maskējās. Visi atmaskoti metās virsū dzejniekam, kas kā nogrēkojies bērns, lūdzās masku pasargāt, bet par vēlu bija jau. Ai, cik labi tas, ai, cik labi tas, tā tik pasakās vienotiekās.